Sveiki! Šovakar es jums palasīšu nedaudz no savas dienas grāmatas. Un šitas ir rakstīts 2020. gadā, 5 gadus atpakaļ. Un 26. decembrī, tas vēl ir 19. gads, jā, es rakstīju šādi. Pirms Ziemassvētkiem, padevos, kamēr cepām Ziemassvētku mielastu. Paņēmu dažus dzērienus, 4. Tas varētu izklausīties vienkārši smieklīgi. Bet ziniet, kāds bija rezultāts, kas izdzērs 4. Liekas, te bija sidri. Tas bija mans, vai ne, dzēriens, ko es dzēru. Augšā 3 no rīta, pēc tam nākamajā dienā. Vispār, no rīta, vai ne, kādu tur dienu, nakts, principā. Vispār vairs nevaru pagulēt. Jūtos kā zombijs, briesmīgs. Pēc tam garīgais vispār nekāds, paši varat iedomāties, vai ne, kā dzīves līķis. Un es vēl uzrakstīju tādu atziņu, ka es tos dzērienus vispār neizbaudīju. Pat nenoķēru kaut kādu to foršo sajūtiņu, vai ne, vispār. Un, es te uzrakstīju, kad, loģiski spriežot, es pat vairs neizbaudu dzērienu vispār. Tad kāda jēga to darīt? Tad varētu domāt, ka beidzot varbūt ņēmos prātā, jā? Skatāmies tālāk, ko es tās atzīmējis. Kas nāk tālāk ir korona. Vai ne? Tas bija tā pandēmija, vai ne? 19. marts. Sāku atkal dzert. Atkal 2 nedēļas atpakaļ atsāku. Pēdējās 2 dienas atkal mostos augšā 3 no rīta. Dēļ tā, kā es dzērs, jūtos briesmīgi. Un šitas bija mans tipiskais, vai ne? Pāris dzērieni, pēc tam pagulēt nevaru, sāp vēders, neieredzu sevi, neieredzu visu dzīvi, kurš vispār dzīves nav, vai ne? Bet šitā jau es biju mocījies 20 gadus, pirms es šo te rakstīju, vai ne? Es jau biju sasniedzis tādu stadiju, kad daži dzērieni man principā izņēma no ierindas. Bet, protams, kādreiz tā bija konkrēta iedzeršana, bezfilmu noķeršana un tam līdzīgi, vai ne? Gadi gāja, kaut kas mainījās, bet tā iekšējā sajūta, kas mani spieda dzert, jau nemainījās, tā jau nepazuda. Ko es rakstīju 29. martā, tas ir 20. gads, vai ne? Ka viss esmu atkal sasniedzis punktu, kas vēlos atmest. Protams, tā jau ir neskaitāmā reize, vai ne, ka es to rakstīju. Un atkal dzimšanas diena, atkal daži dzērieni, 3 no rīta augšā, nevaru pagulēt atkal, un, izbesīs man tas viss, viss punkts, basta, es esmu nedzērājs, un man tas patīk, man patīk būt nedzērājam. Es sevi tā definēju, vai ne, tad es atkal centos nedzert, vai ne. Tā, 11. aprīlis, vai ne, pāris nedēļas pagāja, viss dzēriens, pohas, viss, kā teikt, tas, kā angliski saka, wake up call, kā to latviski pateikt, ka tas ir pēdējais kaut kāds signāls, ka ir pietiekoši, viss gana, ir jāmainās, vai ne. Un pēc tam 14. aprīlī es pilns ar apņēmību un ka es saprotu skaidri, es rakstu, vai ne, ka tad, kad es dzeru, tad nav vispār nekāda dzīvē jēgas sajūta, nav virziens, nav mērķis, nekas nav. Vienkārši tu plūst, vai ne, bet tad, kad es nedzeru, tad ir apņemšanās un mērķis un virzība un es sev patīku, vai ne. Tad it kā skaidri, loģiski, ko tu vecīt čakarējies, vai ne. Gadu no gada, vai ne? Viss, come on, vai ne? Ja tas būtu tik vienkārši, vai ne? Ejam tālāk, ko es te atzīmēju. Tā, 27. aprīlis. Bija barbecue iepriekšējā vakarā. Tas nebija pa dzeršanu, bet tas raksturo arī to, ka es ēdu, un ar ēšanu bija problēmas, vai ne? Dzeršana, ēšana ar visu. Pārēdos atkal, nevarēju pagulēt visu nakti, jūtos principā tā kā dzēris, tā kā būtu pohas, vai ne? Un es te rakstu par to, cik briesmīgi, ko mēs daram savam ķermenim un visu. Un tad jau vēl es nesapratu,
ka tas, ar ko es cīnos, vai ne, ar ēdienu, ar dzērienu, tā jau nebija īstā problēma. Tad jau es vēl to nezināju. Ka viss nosaka tā iekšējā sajūta. Un tā sajūta tevi vēd, viņa spiež, viņa liek darīt. Tu iekšā jūties, ka tevi, tu nevari vairs, tirda viens, vai ne? Kāpēc tirda? Tāpēc, ka tev vajag aizmirsties, lai tev ir vieglāk. Jo iekšā ir īstenībā smagi un nepanesami. Vai ne? To jau tad tik tālu es vēl nebiju ticis tajā visā sapratnē. Tā, 11. maijs, atkal barbekju, 3 dzērieniņi, viss. Nākamajā rītā vispār vienos augšā. No 1 līdz 4:30 nevar pagulēt. Pēc tam kā zombijs vienkārši sirds sitas. Koroče, es biju sasniedzis tādu stadiju, vai ne, kad redziet paši vienkārši 3 dzērieni, vai ne? No sērijas ritīgam alkānam, kas ir 3 aliņi. Tie ir pirmie, kas čūkstoši ieiet iekšā pēc idejas, vai ne? Man tas jau bija viss jau. 3 dzērieni un viss, es tiku jau izņemts no ierindas. Un es nemitīgi sevi šitā te mānīju katru reizi, vai nepaiet tur pāris dienas, un atkal liekas kaut kas tāds rožains galvā, vai ne? Nē, šoreiz es noķeršu to spēju kontrolēt to dzērienu. Un es tagad jutīšos forši. 18. maijs, dzeru atkal. Jā, un te es arī rakstu, ka es gatavojos Amazon eksāmenam. Es tajā laikā vienkārši dedzināju sevi ārā. Eksāmens pēc eksāmena, lai darbā drošību sev dot, vai ne, ka nē, es taču esmu labākais, es skatieties, cik labi strādāju, plus vēl neskaitāmas eksaminācijas lieku, visu paaugstinu savu profesionālismu, vai ne, un tas viss tik forši tur tā salikās, dedzinu sevi ārā, darbā, dzeru, ēdu, nevaru atrast mieru, un tas viss jau sāks no vienas sajūtas, no tās sajūtas, kad es jūtos nepietiekams iekšā, un atkal es jau to nezināju. Un es te rakstu, es dzeru atkal, un šeit es biju noķēris to iluzoro sajūtu, vai ne, ka, šoreiz jūtas labi, un es tagad saprotu, ka es varu 2 vai 3 dzērienus izdzert, tas ir mans jaunais maksimums, un viss, un tad es varu, kā teikt, to līmeni sasniegt, ka man ir forši, perfekto līmeni. Jā, un cik tas ilgi tā gāja, ilga. Tā, 11. jūnijas, studēju priekšā eksāmenu, viss. Jūnijas 13. Nolika eksāmenu, 4 dzērieni, 4 sidriņi, viss atkal nevar pagulēt, briesmīgi sāp vēders, vai tur aizkuņi dziedzers, vai kas tur. Viss, tas ir viss, jo beidzot es metu atkal nost, jau kuro reizi, vai ne? Un kas ir tiek uzrakstīts 11. jūlijā, atkal paņēma 3 sidriņas un viss. No 2 augšā nevar pagulēt, vēders sāp, pohas, jūtos kā zombijs, briesmīgi, viss jau. Redzat, kā man dzīve gāja, vai ne? Un tas prieklīgākais jau bija tas, kas jau nebija tas, ko cilvēki saukt par kādu hardcore dzērāju, vai ne? Es biju pilnīgi normāls, funkcionējošs dzērājs, kā 99% no sabiedrības, vai ne? Jo tas skaitās normāli. Un tā, kā es gāju pie daktera un pateicu, ar ko es mokos, viņš pateica, ko tu vāksies? Mēs taču visu tā darām, jo tas jau it kā izklausās pat normāli, vai ne? Neba es tur dzēru pudeli, kā teikt, viskiju vakarā, vai ne? Bet kā jau es teicu, tas jau bija tikai tā viss dzeršana, viss tas jau tikai atspoguļo to īsto iekšējo problēmu. Nekad jau ne tā dzeršana, ne tas ēdiens, ne šis, ne tas nav tā problēma, pretēji tam, kā tas ir pieņemts. Visu nosaka tā iekšējā sajūta. Kāpēc manī bija šis te dzinulis justies labāk? Bet tāpēc, ka es iekšā jutos slikti. Kāpēc es iekšā jutos slikti? Līdz tam jau es, protams, netiku pats. Līdz tam
ir jāvada speciālistam, tur ir jāpalīdz kādam. Un ja tu ej cauri, vai esi nesen gājis cauri kaut kam līdzīgam, un arī tev ir izdegšanas problēmas, un ir iekšā tā sajūta, ka nav kaut kas nav. Atnāc pie manis, izaugsmesterapija.com, piesakies pie Roberta, es esmu Roberts, uz brīvo konsultāciju. Un brīvās konsultācijas laikā es tev parādīšu, kas tevī ir, kas tā ir pa sajūta, kas tevī rada to tukšumu, to nepietiekamību, kas tālāk jau tev dzen darīt visādas citas lietas, kas tev nepavisam īstenībā nav optimāli dzīvē.